Amerikas prezidents Donalds Trumps beidzot paudis, kā jābeidzas Amerikas Savienotās Valstis un Izraēlas karam pret Irānu. Lai gan pat neskatoties uz to, šī kara izbeigšanas perspektīvas ir neskaidrs, tomēr ņemot vērā Trumpa un viņa amatpersonu paziņojumus, kā arī to, kā šis karš attīstās, apskatīsim, kāda scenārija par Irānu šobrīd ir Donalda Trumpa rīcībā un kā varētu beigties karš Irānā. Esmu Oleksejs Pečijs, un šis ir mans projekts Sazvērstības teorijas, kurā mēs atmaskojam konspirācijas un meklējam patiesību. Mēs runājam par sarežģītiem ģeopolitiskiem procesiem vienkāršā valodā. Tātad sāksim ar pašu Donalda Trumpa nenoteiktību attiecībā uz karu pret Irānu. No vienas puses, visi viņa izvairīgie paziņojumi, kas pretrun viens otram, protams, var kaitināt. Amerikas Savienotās Valstis jau sen lieto stratēģiskās nenoteiktības metodi neatkarīgi no Trumpa un veiksmīgi desmitiem gadu piemēroto, piemēram, attiecībās ar Taivānu un Ķīnu. No vienas puses formāli neatzīst kara stāvokli un savas neatkarību, no otras sola palīdzību uzbrukuma gadījumā, vienlaikus attīstot pragmatiskas attiecības ar Pekinu un Taibeju. Nav zināms, vai Amerikas Savienotās Valstis prezidents Donalds Trumps zina šo metodi, bet Irānas kara gadījumā viņš šo principu pielietojas pilnībā. Tā ir pilnīga stratēģiska nenoteiktība. Lai kā arī būtu, pilnīgi nav skaidri ne kara mērķi, ne iespējamās turpināšanas metodes, ne tas, kā to izbeigt, ne arī tas, ko īsti uzskatīt par uzvaru un tā tālāk. Un ja Amerikas Savienotās Valstis plāni nav zināmi pašām Amerikas Savienotās Valstis, tad neviena Irānas izlūkošana nespēj tos pārtvert, pat teorētiski. Paralēles ar Krievijas agresiju pret Ukrainu ir pārāk acīm redzamas, lai tās ignorētu. Atšķirība ir milzīga, arī stilistiski. Peta Higsa norāda, ka Amerikas Savienotās Valstis šo karu neuzsāka, bet izbeidz. Baltonama preses sekretāra Karolaina Livita paziņoja, ka Irāna plānoja uzbrukt Amerikas Savienotās Valstis, tāpēc Trumps veica preventīvu triecienu. Un visbeidzot paša Trumpa paziņojums par to, ka Amerikas Savienotās Valstis vēl pat nav sākušas. Tas ir burtiski tieši Vladimira Putina paziņojuma atkārtojums 2022. gadā. Tāpēc šīs stratēģijas ietvaros var teikt, ka Trumps vadās pēc vienkārša principa. Ziniet, kur trāpīja, tā arī ir mērķis. Ko sasniedza, tas arī bija uzdevums. Ņemot to vērā, vērts apskatīt kara pret Irānu noslēguma scenārijus, kas ir Donalda Trumpa rīcībā. Patiesībā to nav daudz. Pirmais scenārijs – karš līdz uzvarai. Irāna spītīgi nevēlas kapitulēt, turpina pretoties un apšaudīt savus kaimiņus pa perimetru. Viņi var izmantot spēcīgākās raķetes beigās, kad pretgaisa aizsardzība jau būs izsmelta pēc šahedu uzbrukumiem. Irānas konvencionālie spēki arī ir stipri novājināti, taču režīms joprojām turas. Šādā gadījumā Trumps beidzot lem par sauszemes operāciju, iespējams izmantojot cietušos kurdus. Trumps var pieprasīt no NATO nosūtīt daudz nacionālu militāro kontingentu. Tas pārvērtīsies asiņainā karā bez izējas. Pat ja nosacītie labie puiši uzvarētu sliktos, kā tas bija Sīrijā, Irāna vēl ilgi paliks nestabilitātes savots reģionā. Naftas cenas procesā sasniegs griestus. Diemžēl šajā scenārijā Krievija salabo šo caurumu budžetā un turpina izsīkumu karu pret Ukrainu vēl daudzus gadus. Šāds scenārijs mums nav pieņemams. Pastāv arī cits scenārijs – liela vienošanās. Kā jau vairāk kārt minēju šajā YouTube kanālā, tas ir vēlamākais scenārijs Baltijā namā, par ko runā gandrīz atklāti. Būtībā tas ir Venecuēla 2.0, tomēr Irānas režīms izskatās daudz stabilāks nekā Latīņamerikas. Hameneja režīms ir daudz stabilāks nekā bija Maduro režīms. Prakse rāda, ka pat šajās divās kara nedēļās līdera vai komandiera nāve nesamazina sistēmas darbību. Vakantās vietas aizņem jauns cilvēks, un principā šī institūcija kā klerikālais režīms turpina pastāvēt. Venecuēlas gadījumā nebija jāņem vērā tādi faktori kā liela cilvēku gatavības ziedot dzīvību.
Jaunā augstākā līdera atnākšanas vārdā, imāma Al-Magdi atnākšanas vārdā, mantojuma vārdā, pasaules gala sākuma un tā tālāk vārdā. Īsumā, reliģiskā sastāvdaļa tur tomēr nebija. Tieši šo komponenti gan Trumps, gan viņa ģeopolitisko lielmeistaru komanda Stīvena Vitkova vadībā varēja neņemt vērā. Vienkārši uzskatot, ka tur reliģiskā sastāvdaļa ir tikai aizsegs. Arī Irānas režīms nav tik monolīts, to nevajag pārvērtēt. Pēc ajatolas Ali Hamenei nāves un viņa dēla ievēlēšanas vara valstī nonāca Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusa elites rokās. Pēc vairākiem netiešiem rādītājiem var secināt, ka citi mērenāki Irānas elites spārni nav sajūsmā par šādu notikumu pavērsienu. Tātad citas celtes potenciāli spēj vienoties. Tātad jebkurā gadījumā Irānas iekšienē paliek noteikta opozīcija, reformisti, liberālāk noskaņotie politiskie spēki un tā tālāk, ar kuriem var mēģināt vienoties. Viņiem izdosies pārņemt kontroli tikai tad, ja spēs to izdarīt. Pašlaik IRGC pozīcijas ir stipras un kontroli pārņemt būs grūti. Ukrainai lielā darījuma scenārijs var izrādīties arī labākais no iespējamajiem. Jo īpaši, ja Ukraina rēķinās ar Irānas lielo naftas krājumu parādīšanos tirgū. Hormūza šauruma atbloķēšana pati par sevi pazeminās naftas cenas pasaulē, kas ir izdevīgi Ukrainai. Naftas dolāra plūsma uz Maskavu samazināsies, kas ir lieliska ziņa. Un pats briesmīgākais sabiedroto scenārijs ir karš, teiksim tā, karš uz ārpakalpojumu pamata, es to tā nosaukšu. Godīgi sakot, Donaldam Trumpam nav pirmā reize, kad viņš pamet sabiedrotos. To starp citu varētu daudz pastāstīt Sīrijas kurdi, nevis Irākas vai Irānas kurdi. Viņi varētu brīdināt kolēģus, ka Trumps var aiziet. Var pieļaut, ka kādā brīdī Trumpa un Amerikas Savienotās valstis personīgās intereses kļūs svarīgākas par Amerikas Savienotās valstis interesēm un attiecībām ar Izraēlu un Persijas līča monarhijām. Donaldam Trumpam drīz būs vēlēšanas kongresā. Ja aptauju dati Trumpam būs pietiekami pārliecinoši, lai saprastu iespējamo republikāņu katastrofu kongresa vēlēšanās, Amerikas Savienotās valstis varētu izstāties no šī kara. Turklāt vēlreiz, mērķi netika nosaukti. Kāds ir tiešais šī kara mērķis? Tā nebija skaidri noteikta, tāpēc par mērķi var saukt jebko, arī uzvaru definēt dažādi. Trumps vainojot Izraēlu un Persijas līča arābu valsts kara turpināšanā, izies no kara. Iespējams ar amerikāņu atbalstu izlūkdatu un pretgaisa aizsardzības raķešu veidā. Starp citu, Ukrainai tas atkal ir pats nepatīkamākais brīdis šajā scenārijā, jo raķešu trūkums Patriot sistēmām ir reāla problēma. Ja Amerikas Savienotās valstis izstājas no kara, bet sniedz pretgaisa aizsardzību, Ukraina saņems mazāk raķešu. Tieši šeit Ukrainai beidzot parādās trumpji, kurus Trumps līdz šim centās ignorēt. Praktisku militāro palīdzību Persijas līča monarhijām iespējams izmantot arī ar amerikāņu līdzdalību. Lieliski, ka Persijas līča valsts tagad interesēs par mūsu pārtvērē droniem. Tajā pašā laikā tuvie austrumi vēl ilgu laiku turpinās, ja ne degt, tad vismaz gruzdēt. Irānas režīms zaudējis militāro potenciālu, to kompensē ar ļaunumu. Un naftas cenas svārstīsies augstākā līmenī nekā pirms kara. Ar iespējām atlaidēm tomēr maz ticams, ka cena nokritīsies līdz pirmskara līmenim. Daudz būs atkarīgs no tā, kā tiks organizēta Amerikas Savienotās valsts iziešana. Plānveidīgi, pārdomāti vai Trumpa stilā. Būs pārsteigums gan ienaidniekiem, sabiedrotajiem, gan administrācijai. Tātad, protams, scenāriji var būt dažādi. Draugi, bet kādus tu personīgi redzi? Tu. Pamatojoties uz Donalda Trumpa retoriku un ģeopolitisko situāciju, dalieties viedoklī komentāros zem raidījuma. Izsekiet viedokli komentārus vai nepiekrītat maniem argumentiem. Uzsveršu, šis formāts ir pieņēmums, pārdomas un patiesības meklējums. Šeit likšu daudz punkti. Abonējiet, nospiediet zvaniņu, ielieciet patīk. Ja jums patīk šis formāts un tas ir noderīgs, varat atbalstīt mūsu YouTube kanālu ar ziedojumu vai sponsoru abonementu, izmantojot video aprakstā norādītās saites. Izmantojiet QR kodu uz ekrāniem.
parūpējieties par sevi. Visiem redzēšanos!